Čau, visapkārt. Te es dalīšos ar savu personisko pieredzi sakarā ar strādāšanu Nīderlandē, bet es domāju, ka šādas pieredzes būs daudziem un ne tikai Nīderlandē vien. Man vienkārši pamudināja fakts uz to, ka es Facebookā ieraudzīju kārtēju sludinājumu, kur kāds prasās no Latvijas braukt strādāt uz Nīderlandi, interesējas par darba iespējām, interesējas par dzīvošanas iespējām, un tam līdzīgiem ikdienišķiem aspektiem. Sāksim jau ar to, kad es domāju, ka man daudz piekritīs, kad tā ir tikai tāda liela laimes spēle kā loterija. Kad, jo zemāk standarti, jo vairāk iespējas, ka paveiksies, jo cilvēkiem, kuri pīpē, kuriem nav nekāda iegulduma pēc smēķiem, smirdošiem cilvēkiem, un pret cilvēkiem, kuri pīpē, viņiem tie standarti būs zemāki un tās kā lai pasaka, prasības. Cilvēkiem, kuri nepīpē, viņiem prasības var būt augstākas. Dažiem. Es par cik nepīpēju, man ļoti nepatīk dzīvot kopā ar pīpaņiem un tam līdzīgi. Lūk, tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir tās, ka, pieredzes, kā es teicu, mums būs daudzas un dažādas. Kādam kaut kur būs paveicies, kādam kaut kur būs nepaveicies. Vai ar darbu, vai ar dzīvošanu. Pieņemsim, man nepatika, kad Nīderlandā nepatika tas, kad man ļoti tas nepatika, kad, tas bija sierā fabrikā, kad aģentūras nemanu speciāli, jo aģentūrai tam nav nozīmes. Kā es teicu, aģentūras var būt daudzas un dažādas, un viena aģentūra var patikt, un kādam citam tā pati aģentūra var nepatikt. Tā kā, tāpēc es ar aģentūras neminēšu. Neminēšu arī cilvēkus, ar kuriem nācies dzīvot kopā, ka dažiem no tiem bijuši riktīgi mudaki, kretīni, citi savukārt varbūt ir forši, normāli, adekvāti. Tā kā tas ir tā kā laimes spēle, kā paveiksies. Tad, lūk, runāju par pašu pieredzi, ja? Maiņas var būt dažādas, varbūt 2 maiņas no rīta, 2 maiņas pēcpusdienā, 2 maiņas pa nakti. Atkarīgs arī daudz no tā, ko tu spēji, ko tu māki, ko tu proti, pieredzi un tam līdzīgi. Es, kad braucu Nīderlandi, es uzreiz saliku punktus uz I. Bet pat tas man nepalīdzēja, pat tad es nonācu ar mudakiem, kuri ir egoistiski, netīrīgi cūkas un pieredze man tur bija ļoti skarba un nonāca ar poļiem, kurva. Tāpēc pirms braukt uz kaut kur strādāt, ja, ļoti izsvariet visu, jo sanāk tā, ka arī cik piecardīgs nebūsiet, cik nebūsiet izsvēris savas iespējas un opcijas, nekad nevar zināt, kur jūs nonāksiet, kas tā par aģentūru, un vai viņi visu būs palaiduši pašplūsmā, vai tur tomēr būs stingra kontrole. Tā kā grūti ir kaut ko ieteikt, jo sludinājumā viss var izskatīties daudz sološi, brīnišķīgi, tur tas un šitais un tā. Bet, kad nonāc fočenis arī, jā, varbūt izskatīties brīnišķīgas, ka tur bez mazliet dzīvošana kā paradīzē. Bet, kad nonāc galā, tad dažkārt izrādās tāds, es pat nezinu, kā lai pasaka, miskaste. vai dzīvošanas apstākļi vienkārši tā kā cūkūtī,
kad, nu, gribās paņemt savu čemodānu un apgriezties un aiziet. Protams, ja ir kur iet. Man tā bija Vācijā, kad es braucu uz kurjeru firmu, iegāju viņu mājā, un pirmais, ko es ieraudzīju, bija viens piedzēries purns dienas vidū, aizmicis pie galda. Man bija tā, kad es gribēju uzreiz apgriezties un iet projām, bēgt, skriet. Tā kā tas viss ir tāda viena liela laimes spēle. Var paveikties, var nepaveikties. Gan darbā, gan ar dzīvošanas apstākļiem, gan ar mājas vai pat istabas biedriem. Ja istabas biedrs pīpē, vai ir netīrīgs, vai viņa sieriņš smird, nu, tās atkal kārtējās neērtības. Tāpēc pirms jūs kaut kur brauciet, stingri apdomājiet, vai jūs tiešām gribat braukt. Jo ārzemēs, nu, nemaz nav tā, kad plūdīs piena upes pa medus krastiem. 10 reizes apdomājiet, vai jūs tiešām gribat braukt projām, jo jūs neziniet, uz kuriem braucat. Aģentūra arī var smuki mālēt, smuki dirst, smuki pūst miglu acīs, jo, lai tikai no jums, ne jau no jums personīgi, bet, nu, lai uz jūsu rēķinu uztaisītu savu naudu. Viņus taču saņem savu komisiju. Tā kā esat ļoti, ļoti prātīgi un ļoti uzmanīgi. Tā pagaidām.